latviešu valodas vārnīca, ko sāka gatavot 19. gadsimta vidū Kārlis Milenbachs un turpināja un pabeidza Jānis Enzelīns un Edīte Hausenberga Šturma, ir latviešu valodas vārdu krājuma nepārspēts piemineklis un neizsmelts avots joprojām. 100 gadē, tātad 100 gadu laikā, kopš šī vārnīca sāka iznākt, tā joprojām ir pilnīgākā, jo tajā ir 120 000 vārdu aprakstīti, skaidroti un tulkoti vācu valodā. Bez tam šī vārnīca ir neparasta, jo tā nav tulkojoša vārnīca vien. Tā ir gan skaidrojoša, tā ir gan pareizrakstības, gan pareizrunas, tajā ir arī frazeoloģismu daudz, tā ir arī vēsturiskā vārnīca. Tātad tāds vārnīcas tips, kas sintezē sevī visdažādākos aspektus. Bez tam jāteic, ka šī vārnīca ir tapusi ļoti ilgā laika periodā. Ja rēķinam kopš Kārlis Milenbachs to sāka un kad iznāca pēdējā burtnīca, jo vārnīca sākotnēji iznāca burtnīcās, un pēdējā burtnīca iznāca 1946. gadā. Tad tie ir veseli 6 gadu desmiti. Es domāju, ka ir vērts atcerēties šīs vārnīcas tapšanu, jo vārnīcas ir tāds rakstu darbs, kurā ļoti spilgti izpaužas pēctecība un pārmantojamība. Un vārnīcas jau nerodas tā tukšā vietā. Ir iepriekšēji radītāji, kas tās ir gatavojuši, un mēs varētu šīs vārnīcas vēsturi varbūt sākt ar Karla Kristiāna Ulmana vārnīcu, kas iznāca 1872. gadā, pirmā daļa, tātad Lettisch-Deutsches Wörterbuch, un Kronvaldu Attis šo vārnīcu atzina par visai labu un aicināja latviešus iesūtīt tos vārdus, kuri nav Ulmana vārnīcā. Un tiešām tautas atsaucība bija liela, un Kārlis Milenbachs arī saņēma šos sūtījumus, jo viņš bija Rīgas Latviešu biedrības zinību komisijas priekšnieks un izdeva rakstu krājumu Rīgas Latviešu biedrībai, un pie viņa arī nonāca šie tautas iesūtītie vārdi. 1904. gadā tika nodibināta pat speciāla valodniecības nodaļa, kuru vadīja Milenbachs, un kurā arī tika apspriesti gan pareizas latviešu valodas jautājumi, gan arī tika apspriesti šie iesūtītie vārdi. Bet sākās pasaules karš, ģimnāziju evakuēja uz Tērbatu, diemžēl Kārlis Milenbachs saslima un 1916. gadā nomira. Tālāk jāteic ir tas, ka dēli tomēr to savākto materiālu atgādāja uz Latviju, un tad, kad jau bija nodibinājusies Latvijas valsts un arī Latvijas universitāte, piedāvāja šo materiālu, lai Izglītības ministrija nopērk. Izglītības ministrija Enzelīnam uzdeva šo darbu pabeigt. Un tā sākās nākamais posms arī Rīgas Latviešu biedrībā,
Enzelīns atjaunoja šīs valodniecības nodaļas darbu un aicināja talkā visu tautu, lai pabeigtu šo latviešu vārdu krājuma fiksējumu vārnīcā. Un tā sākās otrs periods valodniecības nodaļā no 22. gada beigām līdz padomju okupācijai. Un šajā laikā valodniecības nodaļas sēdes kļuva par tādu apbrīnojamu Rīgas kultūra vides parādību, jo katru ceturtdienu precīzi 6:00 Rīgas Latviešu biedrības namā pulcējās uz 2 stundām interesanti, un to loks bija liels. 309 sēdēs līdz nodaļas slēgšanai 40. gadā piedalījās 208 personas, 309 sēdēs, un ar lielu aizrautību faktiski sāka darbu no sākuma, no A burta, jo tajos materiālos, ko bija Mīlenbachs nodevis, tās bija 66 klades, 15,000 lapušu, bet daža lapas puse bija tikai ierakstīts vārds bez skaidrojumu un bez tulkojuma, un arī pie tam, ja Mīlenbachs bija iecerējis vārdnīcu veidot kā latviešu vācu tulkojošo vārdnīcu, vārdnīcas titullapā arī ir 2 nosaukumi. Viens ir latviešu valodas vārdnīca, un otrs ir Lettisch-Deutsches Wörterbuch. Un tātad Enzelīnam bija citi mērķi un arī cits nodoms vārdnīcas veidošanā. Viņš rūpējās par to, lai Eiropas salīdzinām vēsturiskā valodniecība saņemtu vērtīgu materiālu ne tikai par vienas no senām baltas valodām, latviešu valodas gramatiku, ko viņš pats jau bija uzrakstījis, un kas jau 22. gadā iznāca Vācijā, bet lai salīdzinām vēsturiskā valodniecība saņemtu arī augstvērtīgu materiālu par latviešu valodas vārdu krājumu. Darbs noritēja tā, ka Edīte Hauzenberga Šturma, toreiz tajā sākotnējā periodā vienkārši Edīte Hauzenberga, baltu filoloģijas studente, kura daži viņu uzskata par vācieti, bet viņas vecāki, viņa tikai muižā ir izaugusi, un no 6 gadiem jau bija divvalodīga. Un Enzelīns viņu iesaistīja šajā darbā, kas studenti, un viņa sagatavoja vārdu sarakstu šīm latviešu biedrības nodaļas sēdēm, un tad Enzelīns klātesošajiem jautāja par šāda vārda izplatību, par šāda vārda izrunu, un tātad ļaudis, kas pārstāvēja Rīgā savus dzimtos novadus, Enzelīnam varēja sniegt ziņas, jo tajos gados, 20. gados, Enzelīns jau bija kļuvis par fakultātes dekānu, viņš nevarēja vairs staigāt pa Latvijas laukiem, kā viņi to kādreiz bija ar Mīlenbachu darījuši. Pēc padomju okupācijas tika sagatavoti papildinājumi jau iznākušajiem sējumiem. Man jāpastāsta, ka sākotnēji tātad iznāca burtnīcās, pēc tam burtnīcas tika apvienotas sējumos, un pamats sējumi ir 4. Un tie tātad tiek saukti par Mīlenbacha un Enzelīna vārdnīcu. Enzelīns piedāvāja Edītei Hauzenbergai Šturmai būt kā 3. autorei, bet viņa nezin, kāpēc atteicās. Kāpēc vajadzēja šo vārnīcu, tos pirmos 4 sējumus saukt par Mīlenbacha, to nosaka juridisks faktors. Dēli pārdodami šo materiālu
pārdošanas, pirkšanas līgumā ierakstīja punktu, ka šī vārnīca ir saucama Mīlenbacha vārdā, un arī Mīlenbachs ir minams kā pirmais šīs vārnīcas sastādītājs. Enzelīna taktika bija tāda, ka ir jāiespiež tik daudz, cik ir vienai burtnīcai nepieciešams, jo viņš domāja, ka var gadīties nākotnē tādi apstākļi, ka nevarēs izdot. Nu, un tad, kad jau bija tie pirmie līdz burtam jau viss izdots burtnīcās, protams, tūlīt 33. gadā atkal valodniecības nodaļas sēdēs turpinājās apspriest darbs un apsprieda gan valodas prakses jautājums, bet arī papildinājumus vārnīcai. Un tā radās vēl faktiski divi sējumi. Tie arī iznāca burtnīcās 44. gadā. Edīte Hauzenberga Šturma ar dzīves biedru, tāpat kā ļoti daudzi inteliģenti un arī daudzi valodnieki, dzimteni atstāja, bet pēdējā papildinājumu burtnīca iznāca 46. gadā. Un papildinājumu burtnīcas, kas arī ir apvienotas divos sējumos, jau ir pazīstami ar Enzelīna un Hauzenberga Šturmas vārdu. Katrai vārnīcas burtnīcai parādoties gan Latvijā, gan Lietuvā, gan Itālijā, gan Vācijā, Francijā parādījās atsauksmes, un šīs atsauksmes bija vai nu prieka vēsts, vai arī analītiskas recenzijas. Šai vārnīcai ir arī sava otrā dzīve. Un tā kā liela daļa baltu filologu emigrēja un sākumā dzīvoja bēgļu nometnēs, vēlāk pārcēlās uz savām mītnes zemēm, tad Čikāgā izveidojās baltu filologu kopa. Un 1950, no 53. līdz 56. gadam šī baltu filologu kopa izdeva faksimili izdevumā Mīlenbacha Enzelīna vārnīcas visus 6 sējumus. Otra izpausme, otrai dzīvei ir elektroniskā versija, ko droši vien daudzi mūsdienu Latvijā dzīvojošie izmanto, un to sagatavoja Latvijas Universitātes Matemātikas informātikas institūta mākslīgā intelekta laboratorija, un šis darbs sākās gadā 1994. gadā un beidzās, varētu teikt, 2006. Pirmie 4 sējumi, tātad pamatsējumi, ir pieejami. Var teikt, ka vārnīca dzīvo citās vārnīcās. Un pirmām kārtām latviešu literārās valodas vārnīcā, kas tapa padomju laikā, 8 sējumi, arī Konstantīna Karuļa etimoloģijas vārnīca pamatojas uz Enzelīna dotajām etimoloģijām. Tāpat ļoti daudz no šīs vārnīcas savās vārdenēs ir iecēlusi Janīna Kursīte savās vārdenēs. Joprojām tātad šī vārnīca ir avots, tikai no šiem sējumiem ir jānotrauc putekļi. Un to, jāteic, ka Janīna Kursīte tad arī darīja, notrauca putekļus. Tas ir apbrīnojams darbs, un tur ir jāteic, tas ir tautas un vārnīcas sastādītāju kopdarbs. Tātad visa tauta radīja šo vārnīcu, un tad, kad beidza šo 4. sējumu, tad Enzelīns sarīkoja
apvārdības, līdzīgi kā mēdz būt apkūlības, un viens no dalībniekiem avīzē rakstīja, ja arī mēs nebūtu neko citu paveikuši savā dzīvē, tad mēs esam devuši vārdiņus šai vārdnīcai, kas ir kā tā līdzīgi brīvības piemineklim. Latviešu biedrībā uzslējās šis piemineklis latviešu valodai.